Mani brāļi un māsas Kristū, apziņa, ka šī draudze ir Dieva rokās, man, 7. dienas adventistu ģenerāla konferences prezidentam, dod lielu pārliecību. Viņš ir tās dibinātājs, tās līderis, tās kapteinis, tās ģenerāls un tās patiesais vadītājs. Viņš nemitīgi šo kustību ir uzturējis pagātnē un to uztur ikdienu šobrīd, un varen to vadīs arī nākotnē. Mūsu radītājs, pestītājs un mūsu tuvojošais valdnieks ir draudzes cerība šodien, rīt un mūžīgi. Viņš savā tālredzībā ir izsaucis esamībā šo draudzi unikālam uzdevumam, un tā necietīs neveiksmi, bet izdzīvos savu likteni, kam Kristus to ir paredzējis, to izveidojot. 7. dienas adventisti ir pravietiska kustība ar neatliekamu pravietisku aicinājumu. Mēs neesam viena no daudzajām denominācijām reliģisko kustību daudzveidībā. Mēs esam Dieva gala laika kustība. Tās jēga ir kontekstā ar gala laiku. Te ir gala laika vēsts un gala laika misija visā pasaulē. Šī draudze ir Dieva draudze. Tas nenozīmē, ka draudzē nav savu izaicinājumu. Ir izaicinājumi, un es atklāti par dažiem no tiem ar jums šodien runāšu. Bet, neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Svētais Gars varen strādā, un draudzes galējais triumfs ir pilnīgi drošs. Mateja evaņģēlija 16. nodaļa, 18. pāns, Jēzus sacīja: Uz šās klīns es gribu celt savu draudzi, un nelis vārtiem to nebūs uzvarēt. Šī draudze nav kaut kāda cilvēcīgi radīta birokrātiska organizācija, kā varbūt kāds domā. Saskaņā ar glābēju paša vārdiem, viņš pats ir uzcēlis savu draudzi, un nelis vārtiem to nebūs uzvarēt. 1. korintiešiem 12. nodaļā draudze ir raksturota kā Dieva miesa. Efeziešiem 5. nodaļā draudze ir raksturota kā Kristus līgava. 1. Pētera 2. nodaļa, 9. pāns, apostols paziņo, ka Dieva ļaudis ir izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. Dieva pravietiskā vēstnes atlikumam, Elēna Vaita, to pasaka šādā veidā. Draudze ir Dieva cietoksnis, viņa izveidota glābšanas pilsēta, kuru kungs uztur atkritušajā pasaulē. Jebkura nodevība pret draudzi ir nodevība pret viņu, kas cilvēks atpircis ar savu vienīgā dēla asinīm. Viņš sūtīja savus eņģeļus, lai tie kalpotu draudzei, un ēles vārti to nav spējuši uzvarēt. Tas ir citāts no Apstuļu darbiem, 11. lapas puses. Kristus tur savu draudzi savās rokās, tā ir viņa cietoksnis, tā ir glābšanas pilsēta atkritušajā pasaulē, tā ir gaisma tumsībā, tā ir bāka naktī, tā ir spīdoša gaisma uz vāji apgaismotas takas. Elēna Vaita turpina tanī pašā grāmatā Apstuļu darbi, 12. lapaspusē, ar šiem iedrošinošajiem vārdiem. Kungs draudzi ir uzturējis visos garijos vajāšanu, cīņu un tumsas gadsimtos. Te pār nav gājis neviens negais mākonis, uz ko Dievs savu tautu jau nebūtu sagatavojis, pret viņa darbu nav cēlusies neviena vara, kuru kungs nebūtu paredzējis. Viss ir noticis tā, kā viņš to iepriekš bija noteicis. Dievs draudzi nekad nav atstājis, bet ar pravietiskiem paziņojumiem vienmēr rādījis, kas to sagaida nākotnē, un tas, ko viņa gars praviešiem lika pasludināt, ir piepildījies. Un visi viņa nodomi piepildīsies arī turpmāk. Kunga likumi ir savienoti ar viņa troni debesīs, ko nevar iznīcināt nekāds ļaunā spēks. Patiesība ir Dieva inspirēta un sargāta, un tā beidzot gavelēs, uzvarot visu pretestību. Beigu beigās Kristus un viņa draudze triumfēs. Vēl nekad Jēzus nav zaudējis nevienu cīņu ar Sātanu. Pie krusta viņš triumfēja pār varām un ēles spēkiem. Tu un es, mēs esam uzvarētāju pusē. Kā teikts tajā senajā dziesmā, uz priekšu Kristus kareivi, ko 1864. gadā sarakstījusi Sabīna Baringa Golda. Šādi spēcīgi vārdi. Karaļvalstis un troņi zūd, valstis rodas un gaist. Nemainīgi tik paliks Jēzus draudze, ēles vārti nekad to nepārspēs.
Kristus ir mūsu apsolījums, tas nekad nepievils mūs. Visi ēles dēmoni nevar un nevarēs izmainīt Dieva nodomus attiecībā uz viņa draudzi. Beigu beigās Kristus draudze triumfēs. Viņa patiesība spīdēs spožāk un kļūs spēcīgāk, līdz brīnišķi piepildīsies Atklāsmes grāmatas 18. nodaļas pravietojums, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Amerikāņu dzejnieks Džeims Rasels Lovels 1844. gadā, tieši Adventas kustības dzimšanas dienā, uzrakstīja šo mūžīgo patiesību, un tā ir patiesība šodien, tāpat kā tad, kad viņš tos rakstīja. Pirms vairākiem gadu desmitiem. Dzejoļu nosaukums ir Šī brīža krīze, un tas skan šādi. Katrai nācijai, ikvienam, pienāk laiks, kad jāizlemj patiesības melu cīņā, kurā pusē nostāties. Patiesība vienmēr pakar, melus vienmēr tronī ceļ, tomēr karātavas ietekmē nākotni, un aiz miglainā un nezināmā Dievs stāv ēnā, uzraugot savus ļaudis. Šajos sevišķajos zemes vēstures brīžos visur pasaulē mēs redzam pierādījumus tam, ka Dieva patiesība iet uzvaras gājienā pret ļaunā spēkiem. Mēs redzam skaidras pazīmes, ka Kristus vada savu draudzi no uzvaras uz uzvaru. Ļaujiet man jums pastāstīt kādus vienreizējus faktus. 1863. gadā, tas ir gads, kad 7. dienas adventistu draudze tika nodibināta, bija viens 7. dienas adventists uz katriem 356 000 iedzīvotāju pasaulē. Šodien ir viens 7. dienas adventists uz mazāk nekā katriem 400 cilvēkiem pasaulē. Draudzē bija nepieciešami 107 gadi, lai locekļu skaita ziņā tā sasniegtu savu 1. miljonu. Šodien mēs kristījam 1 miljonu katru gadu. Šobrīd gandrīz 25 miljoni cilvēku apmeklē mūsu sanāksmes vairāk nekā 70 000 draudzēs visā pasaulē. Un draudze ir pārstāvēta vairāk nekā 200 valstīs. Dievs strādā, un svētais gars virza lietas sevišķā veidā. Redziet, atmoda ir lielākā un visneatliekamākā no mūsu vajadzībām. Pāris pēdējos gados mēs uzsveram atmodu, reformāciju un misiju. Ar atmodu mēs saprotam garīgu sirds un prāta pamošanos ikvienā no mums ikdienas. Ar reformāciju mēs saprotam padziļinātu garīgu nodošanos, lai darītu Dievu prātu, un savas dzīves veidošanu ikdienas tā, lai viss, ko mēs darām, būtu patīkams Jēzum. Reformācija notiek, kad mēs katru dienu savu gribu pakļaujam Viņam, kas mums dod izpratni par to, kas ir Viņa misija, mums katram individuāli un draudzei kopumā. Un tad mēs nododamies, lai būtu Viņam patīkami, katrā mūsu dzīves aspektā piepildot šo misiju. Vai 7. dienas adventistu draudzē ir nepieciešama atmoda un reformācija? Vai varbūt šis uzsvars uz atmodu un reformāciju vienkārši ir kārtējā organizācijas programma? Dieva vēstnes atlikuma draudzei Elēna Vaita neatstāja vietu šaubām, paziņojot: vislielākā un visneatliekamākā no visām mūsu vajadzībām, pēc kuras nepieciešams tiekties vispirms, ir patiesas dievbijības atmoda mūsu vidū. Vajadzētu nopietni censties iegūt Kunga svētību, ne tāpēc, ka Dievs nevēlētos mums to piešķirt, bet tādēļ, ka mēs neesam gatavi to saņemt. Mūsu debesu Tēvs ir daudz labprātīgāks dot savu svēto garu tiem, kas viņu lūdz, nekā laicīgi vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Tomēr atgriežoties, pazemojoties, nožēlojot un sirsnīgi lūdzot, mums jāizpild nosacījumi, kurus īstenojot, Dievs ir apsolījis dot savu svētību. Atmodu drīkst sagaidīt vienīgi kā atbild uz lūgšanām. Cik iespaidīgs ir šis citāts no grāmatas Izmeklētās vēsts, 1. sējuma, 121. lapas puses. Atmoda nav vajadzīga draudzē tikai šodien. Tā ir vislielākā un visneatliekamākā no visām mūsu vajadzībām, jebkurā plāksnē, un mums ir dots padoms meklēt pēc atmodas vispirms. Es vēlos šodien runāt ar jums pavisam vaļsirdīgi. Bez dievišķa, pārcilvēciska spēka, Dieva darbs netiks pabeigts mūsu dzīvē, un noteikti tas netiks pabeigts šī pasaulē. Mēs vienkārši nespējam stāties pretī ļaunā spēkiem.
Es, ģenerāla konferences prezidents, ilgojos pēc svētā gara izliešanās manā dzīvē. Un par visu vairāk es ilgojos svētā gara izliešanos visā tā pilnībā, lai pabeigtu darbu šī pasaulē, lai Jēzus varētu atgriezties. Tā ir lielā cerība. Draudzes vislielākā vajadzība šodien nav vairāk programmu, ne vairāk finansējumu, ne vairāk iestāžu, ne vairāk mēdīju, kalpošanas vai izdevniecība, lai arī cik labas visas šīs lietas būtu. Bet mūsu vislielākā vajadzība, mūsu visneatliekamākā vajadzība, mūsu vissvarīgākā vajadzība ir svētā gara izliešanās. Pravietis Caharija raksta: ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebauds. Vai tu pievienosies man un adventistu vadītājiem, kā arī visiem 7. dienas adventistiem visā pasaulē, nākot pie Dieva lūgšanā ar pazemīgu sirdi, lūdzot pēc varenas svētā gara izliešanās? Vai tu pievienosies mums, saucot uz Dievu pēc debesu pilnības? Vai tu meklēsi Dievu kopā ar mums, tavā divīzijā, unijā, savienībā, misijas lauka kantorī, kā arī jūsu draudzēs visur pasaulē? Vai jūsu lūgšanas pacelsies jūsu ģimenēs un jūsu mājās kopā ar citiem draudzes locekļiem, jūsu vietējās draudzēs, lai katra draudze varētu kļūt par lūgšanu vietu? Dievs šī zemes vēsturē kritiskajās stundās mūs aicina uz dziļāku nodošanos. Šobrīd vairs nav laika tēlot baznīcā iešanu. Šobrīd ir laiks pilnīgai, bez atlikuma un absolūtai sevis nodošanai Kristum un viņa vēstījumu. Atmoda notiek, kad mēs pavadām laiku ar Dievu lūgšanā un Bībeles studijās. Tieši šī iemesla dēļ draudze ir uzsākusi 7x7x7 lūgšanu iniciatīvu, iedrošinot 7. dienas adventistus visā pasaulē apvienoties lūgšanā 7 dienas nedēļā, 7 no rīta un 7 vakarā. Simti un tūkstoši 7. dienas adventistu visā pasaulē piedalās šī lūgšana piedzīvojumā un tiek atjaunoti. Viens no ģenerāla konferences vadītājiem nesen ceļoja kādā Indonēzijas valstī. Uz tikšanos viņu veda kāds no vietējās savienības šoferiem. Pulkstenis bija 7 pēcpusdienā un atskanēja šofera pulksteņa modinātāja signāls. Šofers mierīgi teica: mums tagad ir jānobrauc malā, jo ir 7 vakarā, un mums jāpievienojas visas pasaules adventistiem, kas lūdz pēc svētā gara izliešanās. Simtiem tūkstoši piedalās atjaunots ar viņu vārdu ikdienas Bībeles studiju programmā, kas izvadīs draudzes cauri visai Bībelei līdz nākamajai ģenerāla konferences sesijai 2015. gadā San Antonio. Draudzes vadītāji Brazīlijā ziņoja, ka tik daudz cilvēku darbojas internetā, studējot Bībeli caur atjaunots ar viņu vārdu, lasot nodaļu pēc nodaļas, ka klikšķu skaits sasniedz trešdaļu no visas Brazīlijas klikšķiem. Tas ir, ieskaitot klikšķus uz vispopulārākajām lapām, ieskaitot televīzijas programmas, filmas, sporta pasākums un laikmetīgās mūzikas priekšnesums. Dievs strādā 7. dienas adventistu draudzē. Atmoda notiek daudzās vietās. Svētais gars ir izlējies pār jauniešu grupām, kas meklē Dievu lūgšanās, pētot viņa vārdu un liecinot par godu viņa vārdam. Es esmu iepriecināts, kad redzu jaunus cilvēkus, kas pilnīgi nodevušies Kristus lietai. Redziet, atmoda un reformācija noved mūs pie liecināšanas. Reformācija vienmēr noved pie liecināšanas un evaņģelizācijas. Patiesa atmoda nav iespējama bez atjaunotas dedzības dvēseļu mantošanā. Tad, kad Dievs kaut ko veic mūsos, Viņš arī kaut ko darīs caur mums. Kad Dievs kaut ko dara mūsu labā, tas ir tādēļ, ka Dievs vēlas darīt kaut ko kopā ar mums. Redziet, mums jāsaka kopā ar Pēteru, kā tas ir teikts Apustuļdarbu 4:20, jo mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši.
Un kopā ar apostoli Pāvilu Romiešiem 1:16 mums jāsaka: jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam. Un ar apostoli Jāni 1. Jāņa 1:3 mums jāizsaucas: ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums. Ziniet, visas lielās atmodas un reformācijas kustības zemes vēsturē ir pavadījuši lieli evaņģelizācijas un cilvēku aizsniegšanas periodi. Tas tā bija ne tikai jaunās derības laikā, bet arī 16. gadsimta reformācijā ar Mārtiņu Luteru un citiem reformatoriem. Džons Veslijs un Džordžs Vitfilds vadīja atmodu Anglijā. Tas tā bija lielajā advents atmodā Ziemeļamerikā un arī agrīnajā 7. dienas adventistu draudzes vēsturē. Bez atmodas un reformācijas mūsu liecināšanas aktivitātes būs bezspēcīgas. Evaņģelizācija bez atmodas ir vāji rezultāti. Sirdis tiek aizsniegts un dzīves pārveidotas tikai ar svētā gara spēku un nevis ar mūsu spēkiem. Atgriešanās ir svētā gara darbs. Vēstnese atlikuma draudzei pasaka to ļoti skaidri. Kungs ir pateicis, ka viņa darbs ir jādara ne ar varu, bet ar manu garu. Dieva darbs jāizpild līdz galam, sadarbojoties dievišķiem un cilvēcīgiem aģentiem. Tie, kas ir pašpietiekami, var būt aktīvi Dieva darbā, bet ja viņi nelūdz, to aktivitātēm nav vērtības. Ja viņi varētu ielūkoties eņģeļa kvēpināmajā traukā, kas stāv pie zelta altāra ar varavīksni apņemtā troņa priekšā, viņi redzētu, ka Jēzus nopelniem jātiek sajauktiem ar mūsu lūgšanām un pūlēm, vai arī tie ir tikpat bezvērtīgi kā Kaina upuris. Ja mēs varētu redzēt, kā Dievs lieto cilvēkus citu labā, tā kā to redz Dievs, mēs redzētu, ka tikai tas darbs, kas tiek veikts ar daudz lūgšanām, kas svētots ar Kristus nopelniem, izturēs pārbaudi. Tas ir rakstīts Review and Herald 1893. gada 4. jūlijā. Ja atmoda un reformācija neizpaužas liecināšanā, tā pavisam drīz kļūs par vienkāršu sentimentālu parunāšanu un beigās iznīks pavisam. Šī iemesla dēļ šodien draudzē no jauna tiek uzsvērta evaņģelizācija. Draudze ir uzsākusi misiju pilsētās, uzsverot pūles aizsniegt miljoniem cilvēku aptuveni 650 pasaules lielākajās pilsētās. Pagājušā gadā man bija priekštiesība vadīt lielu evaņģelizācijas runu sēriju Ņujorkā. Manis vadītā cerības atklāsmes sērija bija viena no aptuveni 400 evaņģelizācijas sanāksmēm, kas notika plašajā Ņujorkas apkārtnē, kas bija daļa no visaptverošas evaņģelizācijas kampaņas, lai aizsniegtu Ņujorkas pilsētu Kristumu. Sludinātāji, evaņģēlisti un administratori no visas pasaules saplūda Ņujorkā un kopējiem spēkiem ar vietējiem vadītājiem sludināja Dieva vārdu. Sludinātāji un draudzes locekļi viņa spēkā atstāja ievērojamu iespaidu par Jēzu Kristu. Šī visaptverošā evaņģelizācija sevī ietvēra simtiem draudzes locekļu apmācīšanu, liecināšanā saskaņā ar viņiem dotajām Dieva dāvanām, veselības kalpošanu, jauniešu kalpošanu, bībeles skaidrošanu, bībeles studijām, literatūras izplatīšanu, draudzes locekļu evaņģelizēšanu, draudzības evaņģelizāciju un publiskām evaņģelizācijas sanāksmēm. Šo milzīgo pūļu rezultātā tika kristīti vairāk kā 4000 cilvēku. Visas pasaules pilsētas ir līdzīgu pasākumu priekšā saskaņā ar viņu vietējo plānu, un tiem būs līdzīgi rezultāti. Dievs strādā tādās pilsētās kā Londona, Tokija, Manila, Maskava, Ņujorka, Nairobi, Johannesburga, Indianapolis, Kinčas, Lasvegas, Luanda, Sidneja, Parīze, Mumbai, Kaira, San Paulo, Mehiko un daudzās citās. 10 000 ir jau kristīti, un tas ir tikai sākums.
Tikko šeit, ģenerālkonferencē notikušajā gadskārtējā sanāksmē, delegāti nobalsoja par projektu, kas paredz nodibināt vai pastiprināt adventistu klātbūtni vairāk nekā 500 pilsētās ar iedzīvotāju skaitu virs miljona, kurās ir ļoti maz vai pat neviena 7. dienas adventista. Lielākā daļa no šīm pilsētām ir tā dēvētajā 1040 laukā. Daudzas no tām nepieļauj nekādu veidu atklātu liecināšanu vai publisku evaņģelizāciju. Tas ir milzīgs izaicinājums aizsniegt ļaudis šajās pilsētās, bet mūsu Dievs ir lielāks nekā izaicinājums, un Viņš mīl cilvēkus šīs pilsētās vairāk, nekā mēs varam iedomāties. Mēs jūtam līdzi miljoniem šīs pilsētās, kas nepazīst Kristu un viņu patiesību šīs zemes vēstures pēdējās stundās. Mēs plānojam nodibināt simtiem atbalsta centru, ieskaitot lasītavas, veselības centrus, veselīgu uzturu restorānus, sabiedriskos centrus un daudzus citus cilvēku aizsniegšanas līdzekļus visgrūtāk aizsniedzamajās vietās. Sadarbojoties ar projektu Misija pilsētās, mēs uzsāksim visaptverošu veselības kalpošanu, kas ir veidota pēc Kristus kalpošanas parauga. Mēs aicinām katru draudzi palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem, ar mīlestības kalpošanu apmierinot viņu vajadzības Jēzus vārdā. Mūsu lūgšanas nedēļas lasījumi 2014. gadam būs tikai un vienīgi par Kristus metodi. Kā arī 2015. gadā katra 7. dienas adventistu draudze un iestāde tiks iedrošināti piedāvāt veselības dāvanu apkārtējai sabiedrībai sevišķā veselības nedēļā. Dievs tik daudz dara šī draudzē, ka tas dažkārt man pilnībā pārņem. Viss ir pārāk daudz, lai šī īsajā laikā, ko esam kopā, to varētu pilnībā uzskaitīt. Viens no projektiem, kas apliecina, ka Dievs varen strādā, ir lielās cīņas projekts. Mēs izvirzījām mērķi izplatīt 50 miljonus lielās cīņas grāmatu, un ticībā cerējām uz 100 miljonu kopiju izplatīšanu. Bet viņa spēkā, caur Dieva sevišķu iejaukšanos, mēs un jūs esam izplatījuši vairāk kā 140 miljonus lielās cīņas, grāmatu dažādās tās versijās. Slava Dievam par šo neiedomājamo Dieva darbu izvēršanos caur lielo cīņu, par kuru Elēna Vaita norādīja, ka viņa vēlētos, lai šī grāmata tiktu izplatīta visvairāk no visām viņas sarakstītajām grāmatām. Redziet, šīs grāmatas lasa daudz miljonu cilvēku, un tas ir iespaidīgi. Ir tik daudz lietu, kas mums dod drosmi, bet mēs kā draudz saskaramies arī ar daudziem milzīgiem izaicinājumiem. Un es uzskaitīšu 4, kas patiešām man uztrauc. Un es nesaku, ka šīs garīgās saslimšanas vai izaicinājums skar katru draudzes locekli, bet tās ir pietiekami nopietnas, lai tām pievērstu uzmanību. Man nāk prātā apustuļa Pāvila brīdinājumi draudzes vecākajiem efesiešu draudzē, kad viņš paziņoja: Neko, kas jums noderīgs, neesmu noklusējis, un tad piebilda: Jo es neesmu kavējies jums sludināt Dieva prātu pilnībā. Apustuļu darbi, 20. nodaļa, 20-27. Esmu vispasaules 7. dienas adventistu ticīgo sludinātājs, un mīlestību uz draudzi un uzticību viņa vārdam spiež mani līdzdalīt jums dažas lietas, par ko esmu nobežījies. Šeit ir 4 lietas draudzē, kas šobrīd rada lielas bažas, un mēs tām varētu pievienot vēl kādas, bet iztirzāsim un uzmanīgi aplūkosim šīs 4. Pirmkārt, 7. dienas adventistu identitātes zaudēšana dažu sludinātāju un draudzes locekļu vidū. Otrkārt, pieaugušā pasaulīguma ietekmes palielināšanās daudzās no mūsu draudzēm. Treškārt, nevienprātības briesmas. Ceturtkārt, garīga pašapmierinātība un apātija, kas noved pie aktivitātes trūkuma draudzes misijā. Šīs lietas man uztrauc. Ļaujiet man tās aplūkot visas pēc kārtas un paskaidrot, ko es ar to domāju. Par identitātes trūkumu. Ir svarīgi saprast, ka 7. dienas adventistu draudze ir kas daudz vairāk nekā vienkārši viena no konfesijām. Saskaņā ar Atklāsmes grāmatas 10. nodaļu, tā ir Dieva radīta, dzimusi pēc 1844. gada vilšanās. Tieši tāpat kā jaunās derības draudze dzima 31. gadā pēc vilšanās pie krusta. Abos gadījumos Kristus sekotāji pārprata pravietojumus un rūgt vīlās šajās skumjajās situācijās.
Bet no šīm vilšanām Dievs tālredzīgi izveidoja liktenīgas kustības, lai ietekmētu pasauli. Saskaņā ar Atklāsmes 12:17 Dieva ļaudis pēdējā laikā tiks raksturot kā tādi, kas pirmkārt tur Dieva baušļus, un otrkārt, kam ir Jēzus liecība, ko eņģelis identificē Atklāsmes 19:10 kā praviešu gara dāvanu. Saskaņā ar Atklāsmes 14:6 līdz 12 Dieva pēdējo dienu draudz pasludinās mūžīgā evaņģēlija vēsti, 3 eņģeļu vēstas kontekstā, un otro Kristus atnākšanu, aicinot visas tautas, ciltis, valodas un tautības, pielūgt viņu radītāju, turot viņa sabatu. Pasaulē nav citas reliģiskas kustības, kas saskan ar šo aprakstu. Nav citas draudzes vai konfesijas, kas izpild šos Atklāsmes 10. nodaļas, Atklāsmes 12. nodaļas un Atklāsmes 14. nodaļas kritērijus. Un te nu ir manas rūpes. Pārāk daudz no mūsu sludinātājiem un draudzes locekļiem vai nu nespēja atpazīt, vai arī ir aizmirsuši mūsu pravietisko un dievišķo aicinājumu, ko Dievs ir devis mūsu draudzei. Ir pieaugoša tendence mazināt mūsu atšķirības no citām konfesijām. Dažās 7. dienas adventistu draudzēs svētrunas no katedras pavisam maz atšķiras no sprediķa jebkurā protestantu baznīcā. Un lielu lomu tanī spēlē Bībeles autoritātes kā Dieva vārda pazemināšana. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs pamatojam savu ticību tikai uz Dieva vārdu, pētot rakstus, lietojot vēsturisko Bībeles interpretācijas metodu un izprotot pravietojumus no vēsturiskās pozīcijas. Dieva vārdam ir jābūt pamatam mūsu pārliecībai, ticībai un praktiskajam dzīvesveidam. Svētais gars vadīs mūs visā patiesībā, ja mēs pētīsim, lūgsim un ieklausīsimies Dieva balsī. Tas mums palīdzēs pamatīgi nostiprināt mūsu 7. dienas adventistu identitāti. Adventistu identitātes trūkums dažus pat ir novedis pie burtisku 7 dienu radīšanas nedēļas apšaubīšanas, noliedzot pasauli plašos plūdus, pamazinot sabatu tikai par atpūtas dienu no stresa tā vietā, lai tā būtu pēdējo dienu draudzes zīme savienībā ar pašu radītāju un mūsu izpircēju. Daži vēlas pārskatīt Daniela un Atklāsmes grāmatas pravietojumus mūsdienīgākā formātā. Viņi uzskata vēsturisko pravietojumu interpretāciju par 19. gadsimta domāšanas relikviju. Es atceros skaidro Elēnas Vaits paziņojumu. Es citēju: Viss evaņģēlijs ir ietverts 3. eņģeļa vēstī. Un visā mūsu darbībā patiesībā ir jātiek pasniegtai tādai, kāda tā ir Jēzu, lai nekas nepamazina šī laika patiesības spēku. 3. eņģeļa vēstī ir jādara savs darbs, atdalot no draudzēm ļaudis, kur nostāsies uz mūžīgās patiesības pamata. Mūsu vēsts ir vēsts uz dzīvību un nāvi, un mums ir jāļauj tai izskatīties tādai, kāda tā ir - lielais Dieva spēks. Mums tā ir jāpasniedz visā tās atklājošajā spēkā. Tad Kungs to padarīs iedarbīgu. Manuskripts 1. sējums, 58. lapspus. Redziet, mums ir vēsts uz dzīvību un nāvi, kas mums ir jāpasludina pasaulē. 7. dienas adventisti ir aicināti tāpat kā Noā, lai sagatavotu pasauli tās pēdējām stundām. Mēs esam aicināti, tāpat kā Jānis Kristītājs, lai sataisītu tā kunga ceļu. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, kas mēs esam un kādēļ mēs esam šeit. Mēs nevaram, nedrīkstam un nekad nedeģenerēsimies, kļūstot par kādu no simtiem reliģisko kustību, ar ļoti niecīgu uzsvaru uz gala laiku un neskaidru eksistences mērķi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jēzus Kristus vadībā un uzticīgi mūsu pravietiskajam mantojumam šī adventas kustība beigās triumfēs. Es jūs aicinu no visas sirds. Esiet uzticīgi aicinājumam, ko Dievs ir devis jums, 7. dienas adventistiem. Satveriet šo vēsti visā tās pilnībā, un svētā gara piepildīti izejiet, lai to līdzdalītu pasaulē. Tas mūs noved pie otrās problēmas.
Pieaugušā pasaulīguma ietekme mūsu draudzēs ir uztraucoša. Jēzus to precīzi formulēja savā lūgšanā. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Jāņa 17:15. Un apostols Jānis piebilda: Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņas kārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Kādi brīnišķīgi vārdi! Draudzē vienmēr ir draudējušas briesmas zaudēt savu perspektīvu un ielaižoties kompromisos, pieļaujot, ka pasaule arvien vairāk veido mūsu domāšanu, tā zaudē savu uzticību Kristum. Jo vairāk mēs pietuvojamies pasaules galam, jo velns spēcīgāk pastiprinās pūles šinī jomā. Es esmu norūpējies par nomācošo pasaulīgumu vilni, kas veļas pāri dažām mūsu draudzēm. Standarti, kas kādreiz bija dārgi 7. dienas adventistiem attiecībā uz diētu un ģērbšanos, atpūtu un izklaidi un sabata ievērošanu, ātri kļūst par pagātni. Ja draudzes locekļi graznojas kā pasaulē, ģērbjas kā pasaulē, aizraujas ar pasaules izklaidēm, klausās pasaules mūziku un tiek valdzināti ar Holivudas ražojumiem, patiesas garīgums irst un velns iebrūk dvēselē. Kad adventistu veselības vēsts, kuru tik daudz cilvēku pasaulē ar godīgām sirdīm ir satvēruši, tiek pasludināta par spēkā nēsošu vai tiek uzskatīta par farizeismu un fanātismu, tā vietā, lai to pieņemtu kā godības pilnu dāvanu no mīlošā radītāja, kaut kas ir traģiski atžgāni. Ļaujiet man piebilst, ka patiesībā mēs nenonākam debesīs atkarībā no tā, ko mēs ēdam, vai kā izrādām savu reliģiozitāti. Mēs tiekam glābti caur Jēzus Kristus spēku un asinīm. Bet, kad Kristus ienāk mūsu dzīvē un strādā mūsos, varenā veidā sniedzot mums taisnošanu, tas pats spēks sniedz mums svētošanu, kas mums dod Kristus prātu, kas aprakstīts Filipiešiem 2:5. Turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, saskaņā ar 2. korintiešiem 5:20. Mēs esam Kristus sūtņi, mēs esam pasaules gaisma, zemes sāls, kā rakstīts Mateja 5. nodaļā. Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Miljoni pasaulē meklēt kaut ko citādāku, nekā tiem jau ir. Dziļi iekšienē viņi ir noguruši no nepārtrauktiem meklējumiem apmierināt savas sirds ilgas caur to, ko piedāvā šī pasaule. Viņi ilgojas pēc patiesas, sirsnīgas kristietības. Mēs nekad viņus neizsniegsim, pazeminot mūsu standartus, debesu standartus un nolaižoties viņu līmenī. Mums ir jāpaceļ standarts. Šis nav īstais laiks, lai koķetētu ar sātanu attiecībā uz ģērbšanās stilu, diētu, izklaidēm un pasaules ietekmi. Šis ir laiks, kad standarti ir jātur augstu, lai pasaule tos redz. Fakts, ka Kristus piedalās mūsu dzīvē, mājo mūsu sirdī, atstāja dramatisku iespēju uz to, kā mēs dzīvojam. Un tas noved mani pie nākamās lietas, par ko esmu norūpējies. Nevienprātības draudz. Jāņa 17. nodaļā Jēzus lūdz par savas draudzes vienotību. Viena no sātana pārdomātajām stratēģijām ir uzbrukt šai vienotībai. Viņš zina, ja draudze nav vienota, tā nespēs efektīvi piepildīt tās misiju. Caur dievišķu atklāsmi Elēna Vaita sniedz mums šādu dievu iedvesmotu padomu. Vienotība ir draudzes stiprums. Sātans to zina, un viņš pieliek visas pūles, lai panāktu nevienprātību. Viņš vēlas redzēt vienprātības trūkumu dieva draudzes locekļu vidū. Vajadzētu pievērst vairāk uzmanības vienotības jautājumam. Brīnišķīgs citāts no izmeklētās vēsts, 2. sējuma 159. lapas puses.
Šis citāts veiksmīgi atmasko Sātana taktiku. Tas paver aizkaru un atklāja viņa stratēģiju. Ļaunais pieliek visas pūles, lai panāktu nevienprātību un konfliktus, un lai neutralizētu Dieva ļaužu dvēseli mantošanas centienus. Šis ir laiks administratoriem, sludinātājiem un draudzes locekļiem apvienoties zem Kristus patiesības karoga, lai pasludinātu viņa vēsti pasaulē. Dievs ir devis 7. dienas adventistu draudzei, dievišķi inspirētu draudzes organizāciju, kopējas vienošanās, ko saucam par draudzes kārtību, kuras svētā gara vadībā ir daļa no tā, kas palīdz saturēt kopā pasaulplašo ģimeni. Atmest vai ignorēt šīs vienošanās nozīmē graut svēto uzticību un radīt nevienam nevajadzīgas domstarpības. Mana lūkšana ir, kaut tik viens no mums nolikt malā savus personīgos viedokļus Kristus miesas dēļ, un lai mēs kopīgi soļot uz priekšu, uz Dieva valstību. Un te ir pēdējā lielā lieta, par ko esmu norūpējies. Pieaugušā garīgā apātija un pašapmierinātība, kas pārņem daudz draugu vadītāju un locekļu dzīvi, un man jāpieskaita arī pašam sevi. Tā vien šķiet, ka daudz adventistu garīgā dzīve ir paralizēta. Mums jāpārbauda savu dzīvi un jāpārliecinās, vai Dievs sevišķā veidā darbojas mūsu dzīvē. Un es runāju arī pats par sevi. Nesenas aptaujas liecina, ka lielais vairākums draudzes locekļu tic 7. dienas adventistu pamatmācību doktrīnām. Viņi patiešām neapšauba 28 pamatmācību punktus, bet ir augoša bezrūpība attiecībā uz savas ticības līdzdalīšanu citiem. Ir apātija attiecībā uz liecināšanu. Viņi tic, bet tāpat laikā nav iesaistīti draudzes misijas darbā. Viņi drīzāk ir daļa no neiesaistīšanās paraduma, nekā daļa no iesaistīšanās kultūras. Ir pazudusi tā uguntiņa, ir pavisam vāja vēlme līdzdalīt savu ticību Jēzum Kristum. Viņi nesajūt nekādu steigu šajā jautājumā. Mani brāļi un māsas, bez aktīvas iesaistīšanās, Kristus kalpošanā mēs neaugam garīgi. Pravieti nevarēja pateikt skaidrāk, kā to pateica šeit. No uzticības šī kunga uzdevuma pildīšanā ir atkarīga draudzes dzīvība. Būt nolaidīgiem šajā darbā nozīmē izvēlēties garīgu nespēku un bojājēju. Kur nav aktīva darba citu labā, tur izsīkst mīlestība un ticība kļūst vājāka. Kas par spēcīgu citātu no laikmeta ilgām, 825. lapas pusi. Iesaistīšanās darbā ir līdzeklis pret apātiju. Tieši tā Dieva pravietis saka, kur nav aktīva darba citu labā, tur izsīkst mīlestība un ticība kļūst vājāka. Ja tu gribi būt garīgi dzīves, iesaisties darbā. Ja gribi dzīvu lūgšanu dzīvi, iesaisties darbā. Ja gribi vairāk novērtēt Dievu vārdu, iesaisties darbā. Ja gribi dziļu mīlestību uz citiem, iesaisties darbā. Ja gribi redzēt dvēseles, kas mantotas Kristum, iesaisties darbā. Ja vēlies Jēzu redzēt atkal nākam, iesaisties darbā. Pievienojies simtiem tūkstošiem 7. dienas adventistu vadītāju un locekļu visā pasaulē, kas aktīvi ir iesaistīti draudzes misijā. Dievs vēlas lietot tevi un mani, lai pasludinātu viņa gala laika pravietisko patiesību ik katrā vietā uz pasaules, un jo sevišķi pasaules centros un metropolēs caur kalpošanu pilsētām, izmantojot visaptverošu blīvi apdzīvot vietu evanģelizāciju, ieskaitot veselības kalpošanu un citas metodas. Uzdevums ir liels, bet Dievs visu kontrolē un vada savus ļaudis. Vai draudzes sastopas ar izaicinājumiem? Pilnīgi noteikti sastopas, bet es redzu pierādījumus, ka Svētais Gars varen strādās starp saviem ļaudīm. Es redzu pierādījumus tam, ka šobrīd Svētais Gars viņa draudzē dara ko īpašu un sajūsminošu. Es redzu pierādījumus tam, ka Svētais Gars sagatavo ļaudis mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Brāļi un māsas, es jūs aicinu, tāpat kā es uzrunāju savu sirdi, pilnīgi un galīgi nodoties Kristum. Es aicinu jūs satvert pravietisko aicinājumu, ko Jēzus ir devis šai draudzei. Viņa atlikuma draudzei, 7. dienas adventistu draudzei, draudzei, kas ir ceļā adventistu kustībai.
Es jūs aicinu augstu pacelt standartus jūsu pašu dzīvē. Es jūs aicinu aktīvi iesaistīties liecināšanā par jūsu kungu, sagaidot Kristus drīzo otro atnākšanu. Vai tu izdarīsi šo apņemšanos tieši tagad, kad kopīgi lūgsim? Mūsu Tēvs debesīs, mēs nākam šobrīd tavā priekšā, redzot, ka vēsturiskie notikumi risinās tik dinamiski. Mums rādot, ka pravietiskie notikumi, kas attēloti Daniela un Atklāsmes grāmatā un Mateja grāmatā, kā arī citviet Bībelē, mūs noved pie laika, kad jāizdara izvēle tieši pirms Jēzus atnākšanas. Un tā, kungs, palīdz mums būt pilnīgi vienotiem ar tevi. Palīdz mums paļauties uz tevi katru dienu. Palīdz mums pētīt tavu vārdu, pētīt praviešu garu un palīdz mūsu lūgšanu dzīvē. Un, kungs, lieto visas šīs brīnišķīgās saites ar tevi, lai mēs varētu līdzdalīt šo ticību, lai iesaistītos daudzās aktivitātēs mūsu vietējās draudzēs un visā pasaulē, lai izceltu priekšplānā 3 eņģeļu vēstis un 4. eņģeļu vēsti, kas aprakstīta Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā, lai tās ieliktu cilvēku prātos un sirdīs visā pasaulē. Kungs, es izlūdzos tavu svētību katram 7. dienas adventistu draudzes loceklim, vai tas būtu vecs vai jauns. Es ar tiem, kas apmeklē mūsu draudzes un kas vēl nav draudzes locekļi. Es ar tiem, kas ir ieinteresēti Bībeles patiesībās. Un palīdz, kungs, mums visus aizsniegt, kad mēs izejam misijā pilsētās un misijā laukos, lietojot visas iespējamās metodas. Kungs, izlej svēto garu pār mums. Sūti vēlo lietu, lai mēs patiesi būtu daļa pie tās lielās pēdējās adventas kustības, kas pasludina šo vēstu par godu Dievam visā pasaulē. Paldies, ka tu mūs uzklausi, un par apsolījumu, ka tu drīz nāksi. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.